Nē, no šiem. Tas bija vasarā. Turisti. Vai cik smuki tā kā dārziņš izskatās. Vai cik skaisti. Halo! Braucam. Esmu jau Rīgā. Pāris lietas izskrēju cauri. Mēģināšu paspēt ieskat pulsometrā. Paimšu vēl kādu želiņu. Pasīšos varbūt Feniksam. Kā tur aprocītēm, varbūt kāda atlaide būs vai kas. Jā, ja man tā ir galīgi izbeigusies. Bet un dzīvot, protams, vēl var. Bet gribētos jau citu. Tā kā maz iespēju šoreiz paņemšu siksniņu, bet tikai paņemšu želijas priekš svētdienas garā trakā skrējiena. Un jā, tad lidojam uz koptreniņu nu jau 10. Jā, tā kā video visādi YouTube'ā ir, būs, tikai bišķi jāsņemās, jā. Tagad mums te citas pāris lietas, pāris projektiņi aizdarās galam ir, bet būs, jā. Meptika krājās, daudz video ir ko taisīt, tāpēc, jā, ja tu skaties to kādā, nezinu, kaut kur, ne YouTube'ā vēl, tad droši vien, ka man YouTube arī kanāls. Es, Lauris un es, nezinu. Tā kā tā, pagār runāju, braucu. Reāli tas labākais brīdis, kad tu speciāli nobrauc no galvenā maršruta, nobraukt malā un iebrauktu benzīna tankā pačurāt. Nu, vienkārši apmeklēt tualeti. Un tu beigās nostāvies papildus sastrēgumā, lai tikai pašautu garām īstiem pagriezieniem un uzbraukt atpakaļ uz īstā ceļa un beigās neties tualetē. Nu, kā necepties? Nu, es nezinu, tādā ziņā. Nu, protams, tur ilgāk Rīgā dzīvojot, iemācījos visu izbraukt, visu saprast, kas un kā. Bet pašlaik, nu, dažus brīžus tie sastrēgumi vispārējais. Nu, galīgi nesimpatizētā Rīga, nu. Kā tev šķiet, sākumā elektroauto visiem bija X, tad sāk vairāk parādīties ir EI. Kas būs tālāk, kas būs trešais, bet jaunais. Un šodien esam pēdējo reizi manežā. 10 treniņi te bija. Un pārējie, cik es saprotu, nākamā nedēļa mēs esam ārā. Šodien mums vēl turpinās lakot safilmēšanu un atbalstiņš no Baltikovo, tā kā paldies viņiem, ka viņi iesaistās savu atbalstiņu un dodamies iekšā trenēties. Makaroni, špagete, gnoči, fusili un XL olas. Tejā. Šīdā kaut kā. Šīdā. Nam. Olas dabūtas. Visi iesildās. Kaut kā tā. Nē, no šiem. Tas bija vasarā. Turisti. Vai cik smuki tā kā dārziņš izskatās. Vai cik skaisti. Nu un atkal. Paldies Mangalītim par to, ka mums padzirda. Tas mums forši sajūta. Tā kā tā. Kāds tavējs ir mīļākais. Šodien elektrolīdzēriens. Ja tev, protams, Mangali patīk. Kā man nepatikt? Same pre-shows, we got run again. Phone face down on the table, but I still check it now and then. Every sound outside my window feels like you right at my door. I say I'm fine to all my friends though. They don't know what I'm waiting for. I'm still waiting for you. Lights on, heart open, cold, but the hope is golden. I'm still waiting for you. Same old song, still humming.
Bū! Šitos būs jāatstrādā. Šito mēs atstrādās. Nav treniņa? Paldies. Jo mēs ar Ilonu esam projām. Tad būs Ilona. Divas nedēļas. Jā, nākamnedēļ. Treniņš pabeigts. Skatāmies, ko saka Vāze. Vāze saka, jābrauc mājās stundu 40 apmēram. Nu, iebrauks paņems savu kafiju, kaut ko višķiņu iežļambās un tādi jau rīpos mājās. Tā kā šodien treniņš ir grūts. Nezinu, par ko es tur safilmēju, nesafilmēju, cik liederīgi, bet jā, krūti. Tāpēc tas foršākais, ka tev ir tas sagatavotības līmenis, jā, tāds augstāks, ka tev šķiet, ka tev nav iekšā, bet tu pušo un tas ātrums un vispārējais tāds, nu, grūti aprakstīt. Jā, tur ir atjaunojies pie reizes normālā tempā, tu neesi tāds pārguris. Nu, krūta sajūta, tā kā, bet atkal, redzat, nu, tas ir pagājuši tādi intensīvi treniņi, tad 2,5 mēneši, laikam es pareizi māku skaitīt. Nu, nav maz, bet te pašā laikā efort, nu, tas, kas ir sasniegts, tas ir to vērts, tāpēc tiešām, nu, nelaiž vaļā to sportu kaut kādā veidā. Saku, pats labākais kaut vai vienkārši paskriet. Ja man tā skriešana rada tāds citas sajūtas, nekā aiziet svaru zāli vai tam līdzīgi tā izskriešana, tāpat arī, kad izskan grūtos, skan kaut kāds intervāls, kaut ko izdzent uz filtrus. Nu, tā sajūta vienkārši, tie, kas skrien, tie saprot, ka tas atstāja. Jo svaru zālē to nevar tādu sajūtu dabūt. Nu, es toči nevaru dabūt. Es savu to progresu, ko iedot svaru zāli, iedot spēka treniņi, pliometriskie treniņi, sauc kā gribi, tur nemāku pareizi runāt terminoloģiski. Bet jā, katru reizi beidzam un visi forši. Vienīgais sēdz tur ir nākamnedēļ, mums izlaižās treniņš. Jā, abas treneris projām. Tā kā mēs tiekamies tikai pēc 2 nedēļām. Sēd. Nu neko. Mums iemesls sataisīt beidzot tos video visus, to čupu, kas man ir iepalikusi, jo es esmu palaist tikai kaut 3. kopu treniņu. Man vēl ir 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un vēl citi, man vēl no disgala pagājušā gadā vēl tur vēl video, man ir tik daudz ko montēt un man reāli gribas parādīt, un es ceru, ka mums arī kaut cik patīk tas, ko rāda. Tāpēc tā, garu nemuldēšu, jābrauc ņemt kafija, kaut ko bišķi uzkost un rīpos mājiņās. Nezinu.